12. novembrī starptautiskā projekta Jaunieši par demokrātiju ietvaros Rīgā tikās jaunieši no Latvijas un Lietuvas. Projekta galvenais mērķis ir veicināt līdzdalību pārstāvnieciskās demokrātijas mehānismos, kā arī izzināt jauniešu viedokli par iespējām panākt pozitīvas izmaiņas un salīdzināt uzskats par demokrātijas procesiem Latvijā un Lietuvā. Tikšanās Rīgā bija paredzēta kā noslēguma pasākums, kurā apkopot rezultātus un secinājumus par projekta ietvaros darīto un iegūto. Pirmās dienas sākumā Latvijas un Lietuvas jaunieši tika iepazīstināti ar darba kārtību, noteikumiem, kā arī viens ar otru. Tika organizēts arī dažādas spēles, lai atmosfēru padarītu nepiespiestāku un draudzīgāku. Pēc tam norisinājās projekta Jaunieši par demokrātiju ietvaros sagatavoto video skatīšanās. Par demokrātijas noteikti arī kaut ko iemācījos, jo es taisīju sižetu par brīvprātīgo darbu. Un tajā es satikos ar dažiem jauniešiem, kas ir stājušies brīvprātīgajā darbā gan Latvijā, gan ārzemēs. Piemēram, viens jaunietis no Gruzijas šobrīd māca dejas, un tādā veidā es arī uzzināju vairāk par brīvprātīgo darbu pati. Jaunieši ar interesi vēroja izveidotos video, un pēc tam kopīgā diskusijā apsprieda tos. Tās gaitā tika runāts par dažādām gan Latvijā, gan Lietuvā aktuālām problēmām, kas saistīts ar demokrātiju. Jaunieši atzīst, ka abās valstīs situācija ir līdzīga. Manau, kad tam tikros problemos yra tos pačios visam pasaulyje. Ir apie jas, turbūt kalbant iš karto pradeda kilti mintis apie didesnės problemas, kurios bendros visiems. Ir iš šito klausimo atsakymas, manau, kad būtų taip jos labai panašios. Jaunieši tika sadalīti grupiņās, kurās atlikušo vakaru daļu darbojās. Tika pildīti dažādi uzdevumi un attīstīta radošā domāšana. Vēlāk darba grupas iepazīstināja ar nākamās dienas darba kārtību un deva laiku sagatavot priekšnesumus, kuros bija jāsimulē ziņu sižeta demonstrēšana par kādu aktuālu tēmu. Kai vyko darbas grupėse, tai grupėse buvo ir Latvija, ir Lietuviai maišėsi. Tai aš manau, kad visai neblogai, kadangi rezultatas yra bendro darbo ir yra rezultatas, tai yra interviu, video šitie, kurie nufilmuoti. Dienas beigās tika organizēts interkulturālais vakars. Pie kafijas krūzes jaunieši apsprieda dienā padarīto un gatavojās nākamās dienas aktivitātēm. Otrajā dienā bija pienācis laiks jauniešu fórumam. Tas tika translēts arī interneta tiešraidē portālā www.tvweb.lv.eu. Tā sākumā tika veikta svinīga uzruna, un pēc tam sevi prezentēja katra no projektā iesaistītajām organizācijām. Par sevi pastāstīja gan latviešu organizācijas Next Media Group un klubs Māja, gan lietuviešu Kakava un Nendra. Demonstrējot prezentāciju, tika sīkāk pastāstīts par projektu Jaunieši par demokrātiju, tā galvenajām aktivitātēm, mērķiem, uzdevumiem un rezultātiem. Fóruma beigu daļā tika apbalvot eseju konkursu uzvarētāji, kā arī pateicību saņēma paši projekta dalībnieki. Pēc fóruma iepriekšējā dienā sadalītās darba grupas prezentēja savus priekšnesumus. Katra no grupiņām bija atradusi oriģinālu un radošu pieeju, kā demonstrēt Eiropā aktuālās problēmas, improvizētā ziņu formātā. Ja cilvēks pabeidz universitāti, viņš iesāk darbu, viņš strādā to darbu, viņš iet rutīnā viens un tas pats dienā un dienā. Bet viņš nedabūja pieredzi, ko par naudu tu nenopirksi. Tas nozīmē, es labāk piedalos tādos projektos un gūstu pieredzi, kā te jau visi saka, draugus, un tas ir pats par sevīm. Bet vislielākais ir tā pieredze, pieņemsim, organizēšanā, plānošanā un tā tālāk. Tas, kas arī saista, ko tu personīgi nevari nopirkt par naudu. Kaut to beidzot. Tomēr mēs uzņemamies iniciatīvu, mēs paužam savu viedokli un tādā veidā iesaistāmies sabiedrības dzīvē. Kā arī mēs darbojamies brīvprātīgi, un tas arī ir, manuprāt, ir liels ieguvums jebkurai personībai, tam cilvēkam, kurš veic to brīvprātīgo darbu. Trešajā dienā Latvijas un Lietuvas jaunieši tika vesti ekskursijā uz Rīgas motoru muzeju. Tā bija vieta, kur apstīt daudz interesantu objektu un draudzīgi noslēgt 3 dienu ilgušo tikšanos, kā arī sekmīgo sadarbību projekta laikā kopumā. Līva Romana, Agita Ekmane, projektam Jaunieši par demokrātiju.